Namastē, draugi! Šodien testēju jaunu mikrofonu un ceru, ka skaņa būs laba. Parādīšu jums vienu foršu pranajamu, elpošanas vingrinājumu, kas man ļoti patīk. Pēdas liekam zem gurniem, izstumjam sevi ar pēdām uz augšu, kājas stipras. Astas kauls ir ievilkts, stiepjamies uz augšu un plaukstas namastē krušu līmenī. Neliels spiediens plaukstu pret plaukstu. Gurni paliks uz vietas, nekustinam, kustās tikai augšē ķermeņa daļa. Pagriežamies ieelpa, izelpa, atgriežamies taisni. Ieelpa uz otru pusi, izelpa taisni. Elpam tikai ar degunu. Mēģinam. Ieelpa, izelpa. Ieelpa, izelpa. Šīs elpošanas vingrinājums palīdz izsildīt muguras muskuļus, nostiprināt jostas vietu, nostiprināt arī vēdera sāna muskuļus un, protams, uzlabo skābekļa piegādi visiem audiem, dod enerģiju. Izmantojiet! Namastē, draugi! Vēl viens elpošanas vingrinājums pranajāmā, kad kājas mēs liekam dievietes pozā, pietiekoši plati, pirkstus nedaudz uz ārpusi un sēžamies zemāk, tā lai ceļi ir virs papēžiem. Astas kauls ir ievilkts, mugura maksimāli vertikālā. Ieelpa, mēs stiepjamies uz augšu, iztaisnojam kājas, spiediens plaukstu pret plaukstu, sēžamies zemāk, namastē, astas kauls ir ievilkts. Un sākam ieelpa uz augšu, izelpa uz leju. Ieelpa, stiepjamies ar roku pirkstiem, izelpa, spiediens plaukstu pret plaukstu, astas kauls ir ievilkts. Šī pranajama ir īpaši labvēlīga veselīga sievietēm. Nostiprina kāju muskuļus, atvieglo problēmas ar jostas vietu un tāpat piesatina ar skābekli visus audus. Dod enerģiju. Izmantojiet! Namastē!